Labdien, klausītāji! Šodien tu uzzināsi, kā remdēt lielās bailes. Droši vien tu esi dzirdējis tādu teicienu bailēm lielas acis. Bet vai tu zini, ar ko draudzējas bailes? Tina Oževiča savā stāstā stāsta, ka bailes draudzējas ar ziņkārību. Jo tikai ziņkārība reizēm ieskatās zem skapja. Un viņa, protams, ielūkojas arī noslēpumainajās buņģās, kurās kaut kas grabu. Vai varbūt kas labāks, kā ieskatīties tādās paslēptās buņģās, lai uzzinātu, kas tajās iekšā. Un ja tās neizdodas atvērt, tad reizi pareizai atgriezties un paskatīties, vai tās vēl aizvien stāv turpat zem skapja. Un tā bailes kādu dienu pa vākas praudzīņu raudzīdamās laukā sastapās aci pret aci ar ziņkārību. Ātri vien izrādījās, ka viņām ir daudz kopīga, lai arī abas ir tik atšķirīgas. Sēžot blakus zem skapja, laiks paskriet nemanot. Neviens neprot tik aizrautīgi klausīties kā ziņkārība. Lai no ar ko, bet ar bailēm nekad nav garlaicīgi. Tie tik ir stāsti. Kur vien paskaties, kaut kas bīstams, šausminošs vai vismaz labākajā gadījumā satraucošs. Ziņkārība ausim kvēlojot klausījās garu uzskaitījumu ar iemesliem, kādēļ bailes tik reti izkāp no savas buņģas. Tik daudz brīnumainu lietu. Spoki, briesmoņi, tarantuli, asteroīdi, virpuļi, viesuļi, gaļēdāji augi, citplanētieši, haizivis, zemestrīces, prātā sajukuši roboti, vīrusi, baktērijas, čūskas, kuras kādam izbeigušas, kokosrieksts, kurš var uzkrist uz galvas un tevi sašķēdīt, lācis, kurš lavās pakaļ, jo saodis tavā mugursomā plātsmaizi, lodveida zibens, kas var mājās iešauties pa logu, krokodils baseinā, zāgalis, kurš vien to gaida, lai pagrābtu tavu somiņu, bullis, kurš dzenas pakaļ pa lauku, jo tev ir sarkani šorti. Ziņkārība nespēja vien sagaidīt, kad pieredzēs ko līdzīgu. Aizbēgs no kaut kā tikpat baisa vai ieraudzīs kaut ko tādu pati savām acīm. Tikai kur? Bailēm gan ir labi. Ja baidās no tik daudzām lietām, laikam nekad nav garlaicīgi. Ziņkārība pat iedomāties nespēja, ka nu pati remdējusi baiļu vislielākās bailes. Tieši pateicoties ziņkārībai, bailes beidzot sajuta, ka var svinīgi izsvītrot no sava saraksta vissliktāko lietu. Vienu vakaru tās apsēdās, pavērsa skatienu augšu uz buņģiņas vāciņu un klusītēm izsvītroja savas vislielākās bailes. Kādas? Ka tās neviens nekad neiemīlēs. Jā, neviens nav kļuvis drosmīgs, ja nav pārvarējis bailes. Ir teiciens, ja niereiz baidītos no haizivīm, viņš nekad neturētu rokās pērles. Un es tev novēlu atrast savu pērli. Paldies!